Producentu apvienība, Koļcovs un Vilipsons ir sarīkojuši izstādi arī saviem kolēģiem. Tā radies zīmējuma konkursa Dizī, kurā vairāk labi pazīstami mākslinieki skicēs ir fiksējuši dažādus reibumu stāvokļus. Vienkopus apskatāms gan Borisa Bērziņa un Aijas Zariņas, gan Normunda Brasliņa un Kristapa Zariņa reibums. Labākie zīmējumi izstādes noslēgumā, protams, tiks prēmēti. Mazliet varbūt es jau pēc dabas nelietotājs. Aivars Vilipsons, grafiķis, tēlnieks un bohēmists. Savulaik arī pasīvais dekadents izlicis sev apskatē izstādē Vilipsons lido atkal. Pie Vilipsona mākslas ir jāpierod. Tā ir ļoti tieša un reizē smalka un trausla. Būdams uzticīgs latviešu izcilā līnijas meistars Sigismunda Vidberga sekotājs, Vilipsons paceļ melnbalto erotismu jaunā, savā augstumā. Šovasar Vilipsona plašo paziņu loku papildinājuši arī daži džungļu piedzīvojumu biedri, piemēram, Kristīna Nevarauska un Regnārs Vaivars, bet izstādē šoreiz vienu nojausmu par mākslinieka eksotisko zemju iespaidiem. Kāds pastāsts vēsta, ka šīs izstādes ideja māksliniekam Aivaram Vilipsonam radusies atceroties jaukos bērnības brīžus, kad vienīgā rūpa bija pēc vannas nosusinātam ieritināties gultiņā. Tomēr Vilipsons jau nebūs Vilipsons, ja attaisnojot savu pasīvā dekadenta slavu starp jaukiem tukliem bērneļiem, nepamanīsies iezīmēt arī savas iecienītās kailās sievietes. Izstādes atklāšanā mākslinieku sveikt bija ieradies arī viņa agrākais dekadents kolēģis Roberts Koļcovs, kurš gan tagad biežāk redzams ar makšķerkātu, nevis otiņu rokā. Konventa sētas galerijā Māksla XO apskatām izstādi ar vismaz neparastu nosaukumu Visi mīl Sumpurni. Tās autori divi vairāk nekā interesanti un atšķirīgi mākslinieki – Aivars Vilipsons un Īvs